Dieva tava un dava un svētā gara vārdā. Amen. Žēlastība jums un miers no Dieva mūsu Tēva un Kunga Jēzus Kristus. Lai ir slavēts Dievs, mūsu Kunga Jēzus Kristus Tēvs. Mīļie draugi, nu ir pienākusi jau arī lielā gavēņa, pirmā diena, ko uzsākam šodien ar šo pelnu trešdienu, kurā tiek arī svētīti pelni un kaisīti uz mūsu galvām, uz ticīgo galvām, kā gandarīšanas redzamo zīmi. Mēs tos saņemsim svētās misas laikā, un ir arī šajā stundā arī pāvests Francisks jau vienojies pelnu trešdienas liturģijā, kur tā sākās no mana bijušā studiju institūta Svētā Anzelma bazilikas Romā, tradicionāli veicot šo arī gājienu, procesijas gājienu uz tuvējo Svētās Sabīnes baziliku, kur arī notiek šajā stundā liturģija, euharistija un arī pelnu svētīšanas un kaisīšanas rīts, ko arī pāvests šodien šajā stundā dāvā ticīgajiem Romā. Mēs esam šodien vienoti ar visu kristiešu Romas baznīcu, kura šodien uzsāk lielo gavēni ar stingrā gavēni ievērošanu visas dienas garumā, ko mēs šodien ceram arī esam godprātīgi ievērojuši. Jā, nu, par kilogramu neteiksim uzreiz, jā, bet vai kaut vai par garīgo miligramu, ja esam kļuvuši labāki, tad tas ir labi. Tāpēc nožēlojam no sirds visas mūsu sliktās lietas, domas, vārdus un darbus, un šodien grēku nožēlas aktu aizvieto pelnu svētīšanas rīts, tāpēc arī iesākam uzreiz visi ar kolektes lūgšanu. Lūgsimies! Ļauj Kungs ar svēto gāviņu mums uzsākt kristīgās dzīves cīņu, lai mūsu atturība kļūtu mūsu vairogs pret ļaunā gara kārdinājumiem. Mēs tevi lūdzam mūsu Kunga Jēzus Kristus tava dēla vārdā, kas ar tevi dzīvo un valda svētā gara vienībā, Dievs visos mūžu mūžos. Amen. Tad apsēžamies un uzmanīgi ieklausamies Dieva vārdā. Lasījums no pravieša Joēla grāmatas. Arī vēl tagad, saka Kungs, atgriezieties pie manis no visas savas sirds, ar gavēšanu, asarām un raudām, un plosiet savas sirds, nevis savas drēbes, un atgriezieties pie Kunga sava Dieva, jo viņš ir laipns un žēlsirdīgs, lēnprātīgs un ļoti žēlīgs, un labvēlīgs, redzot postu. Kas zina, varbūt viņš apstāsies un iežēlosies, un aiz sevis atstās svētību, ēdienu upurim un dzērienu upurim Kungam, jūsu Dievam. Lieciet skanēt taurai Sionā, pasludiniet svēto gavēni, sasauciet sanāksmi, sapulciniet tautu, sasauciet svēto draudzi,
Aiciniet vecos, savāciet kopā bērnus un zīdaiņus, lai iziet līgaveņus no sava mājokļa un līgavi no savas istabas. Starp priekštelpu un altāri, lai raud priesteri, kunga kalpi, un lai saka: piedod, kungs, savai tautai, un savu mantojumu nepamet kaunā, ka par viņiem valdītu pagāni. Kālu ļaudīs, lai tiktu runāts, kur tad ir viņa Dievs? Kungs tad iekarst pēc savas zemes un apžēlojās par savu tautu. Tas ir Dieva vārds. Pateicība Dievam. Atbildēsim uz šo dzīvo Dieva vārda lasījumu ar 25. psalma piedziedājumu. Kungs, apžēlojies par mums, jo grēkojām pret tevi. Kungs, apžēlojies par mums, jo grēkojām pret tevi. Kungs, apžēlojies par mums, jo grēkojām pret tevi. Piemini, Kungs, savu žēlsirdības darbus un savu labvēlību, kas pastāv no mūžiem. Savā žēlsirdībā, Kungs, atceries mani. Piemini savā labvēlībā. Kungs, apžēlojies par mums, jo grēkojām pret tevi. Atvieglo manas sirds sāpes, izglāb mani no spaidiem, uzlūko manas sāpes un grūtumus, atlaid man visus pārkāpumus. Kungs, apžēlojies par mums, jo grēkojām pret tevi. Pasargā man dvēseli un mani izglāb. Nepamet mani kaunā, jo uz tevi es ceru. Nevainība un godīgums, lai mani sargā, jo es paļaujos uz tevi. Kungs, apžēlojies par mums, jo grēkojām pret Lasījums no Svētā apustuļa Pāvila 2. vēstules korintiešiem. Brāļi, mēs izpildām sūtību Kristus vietā, it kā Dievs runātu caur mums. Mēs lūdzam Kristus vietā, samierinieties ar Dievu, to, kurš grēka nepazina, viņš mūsu dēļ padarīja par grēku, lai mēs viņā kļūtu Dieva taisnību. Un līdzdarbodamies viņam, mēs atgādinām,
jūs Dieva žēlastību nesaņemtu veltīgi, jo raksti saka, labvēlīgā laikā es uzklausīju tevi un tev palīdzēju pestīšanas dienā. Lūk, tagad ir labvēlīgs laiks, lūk, tagad ir pestīšanas diena. Tas ir Dieva vārds. Gavēnīgi netiek dziedāts pirms evaņģēlijā Alleluja dziedājums, bet tas ir specifisks dziedājums, pirms evaņģēlijā dziedājums lielajā gavēnī, ko mēs atrodam izdalītajās tautai brošuriņās, pirmajā lapusītē, lai ir slavēts Dieva vārds numur 2. Nemocietiniet šodien savas sirdis, bet ieklausieties Kunga balsī. Kungs ir ar jums, un ar tavu garu. Lasījums no Jēzus Kristus evaņģēlijā, uzrakstījis svētais Matejs. Gods Dievam! Tanī laikā Jēzus sacīja saviem mācekļiem: Sargieties, ka jūs savu taisnību nedarītu cilvēku priekšā, lai viņi jūs redzētu, jo tam jums nebūs algas pie jūsu Tēva, kas ir debesīs. Tātad, kad tu dod nabagiem dāvanas, neliec savā priekšā pūst tauri, kā to dara liekuni sinagogās un uz ielām, lai cilvēki viņus slavētu. Patiesi es jums saku, viņi savu algu jau saņēma. Bet, kad tu dosi nabagiem dāvanas, tava kreisā roka, lai nezina, ko dara labāk, lai tava nabaga dāvana paliktu noslēpumā. Bet tavs Tēvs, kas redz arī noslēpumus, tev atlīdzinās. Un kad jūs lūdzaties, neesat kā liekuri, kas mīl sinagogās un ielu stūros slavējam lūgties, lai cilvēki viņus redzētu. Patiesi es jums saku, viņi savu algu jau saņēma. Bet, kad tu lūgsi Dievu, ieej savā istabā un aizslēdzis durvis, lūdz savu Tēvu, kas ir slepenībā. Un tavs Tēvs, kas redz arī noslēpumus, tev atlīdzinās. Un kad jūs gavējat, neesat saīguši kā liekuri, jo viņi savas sejas padara drūmas, lai parādītos cilvēkiem kā gavētāji. Patiesi es jums saku, viņi savu algu jau saņēma. Bet tu, kad gavēji, ieslēgi savu galvu un nomazgā savu seju, lai tu parādītos kā gavētājs ne cilvēku,
bet gan tava tēva priekšā, kas ir noslēpumā. Un tavs tēvs, kas redz arī noslēpumus, tev atlīdzinās. Tas ir Kunga vārds. Slava Kristum. Lai slavēts Jēzus Kristus. Dargie lielākā veidā iesācēji. Tik ātri dienas paiet laiks, tikko vēl pirms 7 nedēļām mēs svinējām Kristus dzimšanas laiku, kas ilga tikai 2 nedēļas, ir visīsākais no 4 stiprajiem gada laikiem, un jau ir pienācis šis 3. stiprais gada laiks, kas, protams, ir garš, vairāk kā 40 dienas, ieskaitot 3 svētās dienas, tad sanāk kopā 42 gandrīz dienas, bet, lūk, svētdienas nav gavēņa dienas, tādēļ nācās šo gavēni iesākt agrāk par gavēņa pirmo svētdienu. Jau 5. gadsimtā mēs redzam šo liturģijā modifikāciju, kad gavēnis iesākās ne ar pirmo gavēņa svētdienu, bet iesākās 4 dienas agrāk, proti ar speciālu dienu, pelnu trešdienu, un par zīmi šai mūsu labajai gribai. Lūk, baznīca izvēlējās vienu no tādiem briesmīgākajiem simboliem, kas ir iznīcības simbols pelni. Aktuāli pasaulē ir ļoti daudz pelnu, un sevišķi tajā briesmīgajā cilvēku slaktiņā Ukrainas karā, kas diemžēl izskatās ilgs vēl diezgan ilgstoši, jo nav austrumu kaimiņiem labās gribas šo kāru izbeigt, un ir vēlme visu pārvērst par pelniem, kremējot pat savus Krievu kritušos karavīrus, jo nav vēlmes viņus aizvest un cienīgi apglabāt viņu dzimtenē. Tātad pelni vecās derības jau laikā tie parādās kā gandarīšanas redzamā zīme. Atceraties par Nīneves pilsētu, kurai bija jāiet pazušanā, jo tā bija ļoti sagrēkojusi Dievu priekšā. Jonas pravietis tika sūtīts sludināt vēl 40 dienas, un ja viņš neatgriezīsies, šī pilsēta 120,000 milzīgā pilsēta, Asīrijas kādreizējā galvaspilsēta, aizies bojā. Tika dots termiņš 40 dienas. 40 dienas parādās jau vispirms pirmajā vispasaules tragēdijā. Kas tā bija par tragēdiju? Noasa lūgti, kurus mēs, protams, Bībelē lasām un saprotām, kā tie bija grēka, vispasaules grēka lūgti. Arī kas ir 40 dienas, šeit simboliskais skaitlis. Tad 40 dienas Jēzus gavēja tūkstnesī, pirms uzsāka savu kundisko darbību. Tad aizgāja, lai attīrītos no visām tām cilvēciskajām domām, vājībām un šaubām, vai viņš spēs, vai vajag
viņam to darīt, to cilvēks atpestīšanas darbu, kas, kā jau viņš to labi zināja, paredzēja vēlāk sludinājumi jau atklāti, beigsies ar viņa nāvi pie krusta Jeruzalemē. Lūk, arī 40 dienas gavēnis, ka tāds stingrais gavēnis, ko jau tur tūkstnesi varēja atrast labi kā ūdenī, pie kādas oāzes, ne jau kādi gadas maisi bija līdzies un paņemti. Viņš gavēja un reāli gavēja diezgan nopietni. 11 dienas zem grošiem Turcijā pēc smagā zemestrīces vēl izvilka dzīvu sievieti un jautāja, kā viņam patika. Stulbs jautājums, protams, tika uzdots, ja? Ko jūs ēdāt, ko jūs dzerāt? Ko var ēst zem grošiem? Ko var dzert zem grošiem, kad tu esi piespiests? Ja? Bet cilvēks ir redzēt 11 dienas, neēdis, nedzēris, izdzīvoja ar cerību uz Allaha savā Dieva palīdzību. Jā, stipri ir arī dažiem musulmaņiem ticība, kas deva viņiem cerību, un man patika tas, ka katru izglābto, kad ir izvilka no gruvešiem, šie vīri, šie glābēji veica ar ovācijām, nevis slava Ukrainai, kā to dara Ukrainā, bet slava Allaham. Tas man ļoti patika šajā ziņā, ka viņi deva slavu un godu Dievam visvarnēm, kas palīdzēja ļauj izglābt šo dzīvību zem gruvešiem, kas atradās. Jā, protams, skalai nerunā par šiem pelniem, kurus paši cilvēki izprovocē virs zemes, kad taisa tik daudz šo briesmīgo zemes grūdienu ieroču, kurus izmēģina kā atomu ieročus, zemīte tiek sadragāta, un kā lai tas neiziet kaut kur vienā, otrā vietā, kur tā garoza ir tāda mīkstāka un trauslāka. Cilvēki paši izprovocē Dieva dusmas ar saviem grēkiem, kad dažreiz ir jāsakrata veselas pat tautas un populācijas. Lūk, kas vienā minūtē, pusotras minūtes laikā 43,000 ir aizgājuši bojā, jā, kur arī cilvēki daudz vairs nav atrasti, vai kur ir ugunsgrēki, kur jau tie ir sadeguši, un no tiem ir palikuši pīšļi un pelni. Šodien ir šī pelna diena. Šodien ir šī gandarīšanas diena, kuru mēs uzsākam un vēlamies iet šo gandarīšanas ceļu. Jo arī kādreiz no mūsu miesas, kur mēs tā mīlam, barojam, ģērbjam un nezinām, kā vēl samīļot un lutināt, nepaliks ne pāri nekas. Šie daži pīšļi, sauļi pīšļu zem zemītes. Jā, tāda ir tā skaudrā patiesība, ko mēs arī šodien dzirdam, kad priesteris ar septiņiem pelniem uzkaisot uz galvas saka ticīgajiem, atceries cilvēku, ka puteklis tu esi un par putekli tu pārvērtīsies. Un, protams, tādā perspektīvā liktos, ka visai mūsu dzīvei šeit ir zemes un nav nekādas jēgas. Jā, ar kapa malu viss tiks izlīdzināts un viss tiks aizmirsts un cilvēkam vairs nav. Nē, to gribēja Sātans. Viņa mērķis bija mums iznīcināt, pārvērst par pelniem, par pīšļiem. Kā ir teikts, no zemes tu esi ņemts, par zemi tev jāpaliek, to Sātans gribēja, bet Dievs neradīja mums, lai mēs būtu iznīcināti. Lai mēs būtu tikai par tārpiem, par barību. Nē, Dievs radīja, lai mēs dzīvotu mūžīgi. Un mūsu skaistā dvēselīte, kas šķirsies kādreiz no mūsu miesas mājokļa, tā izceļos mūžībā,
lai turpinātu priecāties Dievā un dzīvot Dievā. Tātad, svinot pelnu trešdienu un ieejot lielā gavēnī, mēs nesvinam nāves svētkus, bet mēs svinam Jēzus Kristus uzvaru pār nāvi, jo arī viņš pieņēma mūsu cilvēcisko dabu, pieņēma jaunās Marijas cilvēcisko miesu, kruva cilvēks, iemiesotais Dieva vārds kļuva par vienu no mums, lai izietu visas mūsu cilvēciskās attīstības fāzes, sākot no ieņemšanas brīža līdz pat nāves brīdim, jo tas bija Dieva žēlsirdības darbs, kad Jēzus mūsu vietā nomira par mūsu pielaistajiem grēkiem, ko, diemžēl, pielaida pirmais cilvēks, šo pirmdzimto grēku Ādams un Ieva, kad atteicās labot savu vainu, pat atteicās to atzīt, kur nu vēl labot. Lūk, Dievs savā bezgalīgajā žēlsirdībā un mīlestībā uz savu radību neuzskatīja par cieņas pazemojumu kļūt par vienu no mums. Radītājs kļūst par radītu un cieš mūsu vietā. To neviens cits nekad nespēja un nespēs atkārtot. Tikai Dievs to spēja izdarīt. Un tādēļ mēs svinam šodien, uzsākdami lielo gavēni, teicu, uzvaras pār nāvi svētkus, un tie mūs vadīs līdz tai lielajai, spīdošai, finālajai uzvarai, galīgajai uzvarai pār nāvi, kas triumfēs Lieldienu svētajā naktī. Kad nāves uzvarētājs Jēzus Kristus augšām celsies, atjaunojot mūsu zaudētās Dieva bērnu tiesības uz mūžīgo dzīvi. Tāpēc gribētu šodien jūs arī sveikt šajos uzvaras svētkos, kas sākas jau ar pirmo lielā gavēņa dienu, kamēr mēs to varēsim arī labi sagatavot un nosvinēt definitīvā tādā brīnišķīgā veidā ar priecīgo lieldienu, aleluja, jau pēc 42 dienām. Bet kas tad mums šodien būtu jāizdara praktiski? Ka vienmēr, un jau 10. gadu pēc kārtas, es jūs aicinu šajā draudzē uzstādīt lielā gavēņa mērķi. Jau 10. gads, jā. Es to ceru, ka daudzi jau ir iemācījušies un zina, ka jau šodien pirmā diena bija jāuzsāk ar kādu labu nodomu, ko jau bija jāsāk no rīta. Ko es varētu pateikt par sevi? Man ir vairāk, protams, tādi labi nodomi un mērķi, bet, ziniet, es esmu ko pamanījis, kādu tādu zināmu savu, nezinu, vai to var nosaukt par netikumu, bet par savu vaigu, parāk varbūt lielu ieinteresētību masmedijos, sekojot visiem tiem tragiskajiem Ukrainas kara notikumiem. Un esmu ieķēris sevi pie domas, ka ir jau par daudz. Jau tas kļūst par zināmu tādu apsestību, ka tev jānoklausās viens, otrs viedoklis, jānoklausās ziņas, šodien cīnījos, un, godīgi sakot, nenoklausījos vēl nevienu ziņu no kara lauka. Tas varētu būt kā viens tikai maziņš tāds piemērs, no kā mēs varētu mēģināt atturēties. Un tieši varbūt no tā sasodītā gadžeta, no tā mobilā, kas mums zog laiku, kad mēs nevaram neko paspēt izdarīt, kad mums vajag visas Facebook ziņas izlasīt, vajag visus tos 100, 300, 400, kādām varbūt par nelaimīm 500 draugus apsveikt dzimšanas dienā, vārda dienā.
internets mums to atgādina, jā, šodien viņiem ir svētki jāatnāk, paziņojums, vai sveicības, jā. Pat laiks ir paiet, kamēr apskatīt, ko tava draudzene šodien ir ēdusi rēģienā, jā, un ielikusi Facebookā, kamēr apskatīt, kur viņa tur ir aizbraukusi, kā viņa tur atpūšas vai peldās, kā tur no okeāniem, un tā tālāk. Pat laiks un aiziet, un tad mēs sūdzamies, ka jau sēdien par to domājam, neko nepaspējam izdarīt. Lūdzu, lielais gavēnis tevi aicina mazīt savu atkarību no tādiem gadžetiem, no tām mobilajām ierīcēm, no datoriem, no telefoniem, smartfoniem un kādā spēļu ierīcē. Varbūt vienam otram jau ir pilnīga atkarība, kuri spēlē pat kazino un meklē tās spēlītes jau par naudu, nospēlē ģimenes budžetu. Tas ir briesmīgs grēks, kad varbūt bērniem nav nepieciešamo lietu vai studijām vai normālai bērnībai, bet tēvs nospēlē kazino ģimenes naudu, pats būdams varbūt vēl bezdarbnieks. Un tas ir grēks un liels grēks. Citam atkal traucē dzeršanā, citam traucē īpēšana. Viņš domā, ka varbūt viņam netraucē, bet traucē viņa tuvākajiem. Kad ģimene ir nelaimīga, jo tētis vienmēr pilnā vai mamma ir no narkotikām apdūsi, ar viņu nevar pat parunāt, bērni sēž neētuši, vai tie nav lieli grēki. Lūk, ir iespēja lielai gavēnī cīnīties ar šiem netikumiem. Vienam otram ir gara mēģi, ne jau dabiskā veidā, bet izaugusi, tāpēc, ka tas muskulis, kad tik ļoti darbojas, viņš varbūt arī var būt garāks. Jā, no atrudāšanas. Atsakies gavēniem. Slikti runāt par saviem, arī par nelabējiem, arī par saviem nedraugiem. Mēģini viņus nenotiesāt, lai tu pats nebūtu tiesāts. Jā. Nerādi ar pirkstu uz citu, tu esi nelga, tu esi sliktais, 3 pirksti rāda uz tevi, tu esi vēl sliktāks 3 reizes, nekā tas, ko tu nosodi. Atmet šo nosodīšanu. Vienam otram ir ārkārtīgi karsta daba, kā kaukāziešiem. Viens vārds un uguns pakulās. Nedrīkst neko pateikt, nedrīkst neko aizrādīt. Cīnies ar savām dusmām, jo tā ir lepnība, kas tev liek dusmoties uz tavu tuvāku. Man taču kaut ko aizrādīja, nebod Dievs kaut ko pateica, ka tu nepareizi to dari. Vai tev pasaka kaut ko, kas tev ir jādara? Tā ir lepnība. Cīnies ar šo sātana durkli, kas visu laiku tevi dursta un saka, tu redzi, par tevi taču tas un tas to pateica. Lai viņš saka, tas un tas, to uzrakstīja par tevi, lai raksta. Suns Rebeka karāli iet tālāk. Mācies pazemīgi to arī pieņemt. Svētais Akvinas Toms, kad viņš diskutēja teoloģiskajos disputos arī ar herētiķiem, kādu jau metūka tajā 13. gadsimtā, un brauc pat uz Lionas koncilu, 4. Lionas koncilu 1274. gadā, pa ceļam diemžēl saslima un nomira, bet pirms tam viņam bija arī šie daudzie disputi ar tādiem herētiķiem, un visi apbrīnoja viņam pazemību. Tur tā viņam bruka virsū ar visādiem pretargumentiem, un ka beigās tie pretinieki saka, kā jūs to varējāt izdarīt? Kā jūs to varējāt izturēt? Jā, ka jūs neko pat nesakat tā kā pretī nekliedzat, nepaceļat balsi. Viņš vēlāk atzinās savi draugi, jūs jau neziniet, kas tur varījās manā dvēselē, manā sirdī. Jā, bet redz, viņš spēja sevi tā savaldīt, ka neizrādīja nekādas tādas dusmu pazīmes, kas pilnībā nolika pie vietas visus viņa pretrunu draugus, jā, kas lika viņiem nokaunēties. Jā. Atceros arī Anatoliju Gorbunovu, kad mums bija tie perestroikas, tie sākumi tikai, jā, un kad
bija tā tautas fronte, kā viņam tur bruka virsū. Viņš nekad no tribīnes neatbildēja, ka Žirinovskis, jā, vai kāds vēl nesot deputāts, kur blaustās sit pa tribīni, ka kādreiz tas Hruščovs Amerikā ar kalošu, jā, un to Puškinu mammu piesauc. Jā, rekur viņš tik diplomatiski, tik zolīgi atbildēja, respekts, kaut bija tiešām arī pārliecināts komunists, bet ļoti zolīgi izturējis, jā. Tātad cilvēks, kas bija trenējies, vingrinājies labajos likumos, kas mums kristiešiem liec trenēties, lūk ir treniņa laiks, lūk ir lielā gavēņa laiks, izmantosim, draugi, šo laiku svētīgi. Katrs to mums ļoti labi zina par sevi. Viņam nav jāsaka no priestera puses, tev ir tādi grēki, tev ir tādi grēki, jūs jau tos man pasakiet grēksudzē, un es tos atdodu visus Jēzum Kristu, un nepaturu nevienu sev, man pietiek savu grēku. Un katrs tad mēs labi apzināmies, ko mums vajadzētu atmest, ko vajadzētu iegūt savā garīgajā dzīvē. Es ļoti vēlos un novēlu jūs visiem, lai mēs nepazaudētu nevienu no šī 42 gavēņa dienām, un šis asketiskais gavēnis, kas ilgs līdz lielajai ceturtdienai, kad tas tiek pārtraukts ar Euharistijas un priesterības sakramentu iedibināšanas svētkiem, lai tiešām mūs praktizē pazemībā, lūgšanā un labajos darbos. Lai mēs izvēlamies nevis daudzus mērķus, neviens nebūs arī iegūts, bet vismaz kādu vienu konkrētu mērķi, vismaz šajā gadā. Bet katru dienu, kā jau teicu, vajag pārbaudīt, vai es esmu izturējis, un ja es esmu pakritis, tad tomēr es celšos un atkal turpināšu savu cīņu. Lai Dievs jūs palīdz šajā cīņā nesalūst. Un ja tomēr tas notiek, tad ziniet, ka Dievs ir žēlsirdīgs un labvēlīgs, un Dievs mums piedos arī mūsu mazās noderības un kritienus, jo Viņš vēlas, lai mēs celtos, ka šie pazudušie dēli un ietu pie savā debesu Tēva. Tāpēc ļausim Dievam svētajam garam darboties mūsos un strādāsim, cītīgi strādāsim pie savas dvēseles tikulības izkopšanas, lai Sātanam mūsu nāves stundā nebūtu ko mums pabāzt acu priekšā, kad mēs jau būsim šajā agonijā, ja pārējā no nāves uz mūžīgo dzīvi, lai ļaunais gars neko neatrastu, ko mums tādu pārmest un mums nobaidīt, lai Dievs palīdz mums izturēt labajā. Mīļie brāļi un māsas, mēs tagad arī lūgsim pazemībā Dievu mūsu Tēvu, lai Viņš svētī šos pelnus, ko grēku nožēlas un gandarīšanas garā mēs kaisām uz savām galvām. Dievs, Tu negribi, ka grēcinieki pazustu, bet gan lai tie atgrieztos. Uzklausi žēlīgi mūsu lūgšanas un svētī šos pelnus, ko kaisām, nožēlojot savus grēkus, lai mēs atzīstot sevi par pelniem un putekļiem, varētu ar gavēņa gandarīšanas darbiem saņemt grēku piedošanu un jaunu dzīvi caur Kristu mūsu Kungu. Āmen.
mīļie draugi, tad tagad es jūs arī aicinu nākt ar atsēktām galviņām, lai mēs nebaidāmies parādīt ar savu mātu sudrabu, kuriem tas ir jau, un ar dziļu nožēlu sirdīs. Šodien mēs pieņemsim šo redzamo gandarīšanas zīmi, šo šķipsiņu, kā varbūt arī lielākam priekšniekam, pie mani saviņu pelnu, un ceru, ka jūs esat lielākā daļā arī šodien nomazgājuši matus. Jā, viens otrs man teica, kāpēc mazgājat matus, tad līdz būs nepēc, saku, jāiet, gavētī rakstīts, jau ar nomazgātām galvām jāiet, jā, tā kā, lai šie pelni, kā redzama zīme, paliek ilgāku laiku arī jūsu mājinieku acīs, un tā kā lūdzu ar pazemību pieņemsim šo gandarīšanas zīmi. Jums tiks arī uzlikts dvieris, lai mazāk jūsu kādas krāgas un greves nosmarētu, bet, ja kas arī nokrīt no pelniem, atvainojam sev laicīgi, ceru, ka tas būs vēl labāks atgādinājums, ka pelni mēs esam un par pelniem kādreiz pārvērtīsimies. Un šodien arī speciāls mūsu draudzes nodomu šajā pelnu trešdienā lūgties un gavēt par Ukrainu, par kara ātrāku noslēgumu, lai Dievs pieņem arī šo mūsu gandarīšanu, ko mēs tagad upurējam arī par Ukrainu cietušo tautu, par visiem, kuru mājokļi ir pelnos, kuru tuvinieku arī miesas ir ugunsgrēkos iznīcinātas un sadedzinātas. Upurēsim šo pelnu trešdienas svinīgo dievkalpojumu arī par mūsu cietošo Ukraiņu tautu. Un tagad dziedāsim kopā 51. psalmu Dievs apžēlojies, jo mēs esam grēcīgi, ko kā piedziedājumu, tad visa tauta arī laikam piedziedāsim klāt. Ja aprūsies, tad jūs pateiks augšā brošūrinas dziesmas lapusi un arī nosaukumu. Yes.
lūkšanu. Pievienosim arī mūsu dvēseles nopūtas Dievu priekšā. Mīļais Kungs un Dievs, no sirds lūdzu Tavu svētību un palīdzību, un sākot šo lielā gavēja laiku, palīdzi arī man cīnīties ar manām vājībām un netikumiem un grēkiem. Palīdzi, Kungs, tos pārvarēt Tavā dievišķajā spēkā. Kungs, Tu zini arī manu vājo gribu, dot spēkus, stiprināt šo gribu, un Tavā vārdā mums arī uzvarēt visus manus netikumus. Mēs Tevi lūdzam. Uzklausi mūs, Kungs, un Dievs. Mēs Tevi lūdzam. Uzklausi mūs, Kungs, un Dievs. Mēs Tevi lūdzam. Uzklausi mūs, Kungs, un Dievs. Mēs Tevi lūdzam. Mēs Tevi lūdzam. Uzklausi mūs, Kungs, un Dievs. Mēs Tevi lūdzam. Uzklausi mūs, Kungs, un Dievs. Kungs, apžēlojies par maniem tuviniekiem, kuri ir mūžībā, ievedi mūs mūžīgajā gaismā. Mēs Tevi lūdzam. Uzklausi mūs, Kungs, un Dievs. Palūksimies par dvēselīgiem šķīstītāju, par manu brālišu dvēselīgi un par manas dzimtas mirušajiem. Mēs Tevi lūdzam. Uzklausi mūs, Kungs, un Dievs. Lūksimies par mirušo priesteri Kazimieru Cukuru un arī par visiem mirušiem priesteru un biskupiem, lai Dievs pieņem savu valsti. Mēs Tevi lūdzam. Uzklausi mūs, Kungs, un Dievs. 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 Mēs Tev pateicamies, Kungs. Mēs Tev pateicamies, Kungs. Lūdzos arī šodien par savu daktarīti Zani, kurai ir skaista dzīves jubilēja, dzīves 50 gadi. Lai Dievs svētais gars apgaismo viņas prātu, lai viņa varētu ļoti labi palīdzēt saviem slimniekiem, pacientiem, viņu veselības problēmās, dziedinot viņu slimības un kaitas. Viņa tiek iepriecināta un stiprināta arī savā ticībā, lai vienmēr saglabā to skaisto, brīnišķīgo smaidu un labvēlību pret cilvēkiem, ko Dievs ir ielicis viņas dabā. Mēs Tevi lūdzam.
Uzklāsi mūs, Kungs un Dievs. Lūdzos par savu māciņu, divus gadus, lai Dievs viņu sargāja. Mēs tevi lūdzam. Uzklāsi mūs, Kungs un Dievs. Palūksim Dievam, lai viņš mums palīdz nekrist grēkā, bet dzīvot Dievam. Mēs tevi lūdzam. Uzklāsi mūs, Kungs un Dievs. Kungs, stiprini mūsu vājību ticības. Mēs tevi lūdzam. Uzklāsi mūs, Kungs un Dievs. Kungs, es pateicos par uzklausītām manas lūgšanām. Mēs tev pateicamies, Kungs. Mēs tev pateicamies, Kungs. Mīlestības un piedošanas Dievs, palīdzi mums atvērties uz Tavu dzīvošo vārdu, lai mēs pārņemtos ar šo labo gribu saskatīt vispirms savas vainas, tās nožēlot, tās atzīt un arī atdot visas mūsu nevajadzīgās lietas Tev, Kungs, lai mēs labotu savu grēcīgo dzīvesveidu un apgūtu dvēseles svētumu, ko lūdzam no Tevis, kas dzīvo un valdi Dievs mūsu sirdīs uz mūžiem. Amen. Lūdzieties, brāļi un māsas, vai Dievs visvarenais Tēvs pieņem šo manu jūsu upuri. Kungs, Dievs, mēs sirdīgi veltījam Tev šo upuri gāvēnes sākumā, un Tevi lūdzam palīdzi mums, lai ar gandarīšanas un tuvāk mīlestības darbiem
mēs savaldītu savas ļaunās tieksmes un no grēkiem attīrītī dievībā svinētu Kristus ciešanu piemiņu, kas dzīvo valda mūžos. Dievs, Tevi, Dievs, Tēvs visas pasaules valdniek, mēs godinām caur Tavu dāvi Jēzu Kristu, kas nāk Tavā vārdā. Viņš ir dieviškais vārds, kas glāb cilvēci, rokas, kas iepjas pretī grēciniekiem, ceļš, kas ieved mūs Tavā mierā. Dievs visu mūsu Tēvs, kad ar grēku mēs atšķīramies no Tevis, Tu ar savu dēla nāvi mums atgriezi, lai mēs atkal būtu pie Tevis un mīlētu cits citu. Tādēļ pēc Jēzus Kristus Tavu dēla pavēles, svinēdami viņa iestādīto izlīguma upuri, mēs lūdzam Tevi ar svātā gara spēku, svētīt šīs mūsu upuru dāvanas. Kad mūs glābjot, Jēzu nācās atdot savu dzīvību, Viņš vakaļu laikā paņēma rokās maizi, Tev pateikdamies svētīja to lauci, un deva saviem mācekļiem sacīdams: ņemiet un ēdiet no tās visi, jo tā ir mana miesa, kas par jums tiks atdota.
sabatē vakarā viņš paņēma vīķi un slavādams tavu žēlsirdību, deva mācekļiem sacīdams: ņemiet un dzeriet no tā visi, jo tas ir manu jaunās un mūžīgās derības asinu vīķis, kas par jums un par daudziem tiks izlietas grēku piedošanai. Dariet to manai piemiņai. Aklamācija pēc konsekrācijas otrā lapusītē no Laurencevises. Lūk, tīcības noslēpums. Mēs vestīsim par labu nāvienus un liecināsim par tavos atcelšanos, līdz par Kungs, mūsu Dievs, Tavs dēls mums ir atstājis savas lielās mīlestības pierādījumus. Tādēļ mēs atceroties viņa nāvi un augšām celšanos, Tev veltījam to, ko Tu pats esi mums devis, pilnīgo izlīguma upuri. Tev lūdzam, Dievs, visvētais Tēvs, lai Tu mūs ar savu dēlu pieņemtu ar mīlestību un dāvātu mums šajā mīlestā svēto garu, kurš deldē visu, kas šķir. Tavs gars, lai stiprina mūsu vienību ar mūsu pāvestu Francisku un mūsu bīskapus Biņģeļu, ar visiem garīgajiem ganiem un visu tavu tautu. Padari lūdzam savu baznīcu par vienības zīmi un par miera līdzekli cilvēcei. Kā šeit Tu esi mūs pulcinājis pie savu dēla altāra un vienojas kopā ar visvētāko Jaunavu Mariju, Dieva dzemdētāju, un ar visiem Taviem svētajiem. Tā sapulcina visas kārtas un tautas, visu cilšu un valodu cilvēkus, mūžīgās vienotības mīlestā jaunā pasaulē, kur valdīs pilnīga saskaņa caur mūsu Kungu Jēzu Kristu. Doxoloģijas sākuma par Slavies Kristu ar viņu un viņā, Tev Dievam visvarenajam Tēvam, svētā gara vienībā, ir viss gods un slava visos mūžu mūžos. Amen. Kristus mācītāju lūgšanā, arī draugi pateiksimies par šo jauno baznīcas gada laiku, gavēņa sveitīgo laiku, kurā Dievs palīdzēs arī mums cīņā ar grēkiem. Tēvs mūsu, kas esi debesīs, svētīts lai top tavs vārds, un lai atnāk tava valstība, tavs prāts lai notiek, kā debesīs, tā arī ir zeme.
drošā cerībā gaidot, atnākam mūsu pestītāju kungu Jēzu Kristu. Jo tev pieder valstība, tev gods un vara mūžīgi. Kungs Jēzu Kristu, kas es sacīju saviem apostuliem, es jums atstāju mieru, es jums dodu savu mieru. Raugies nevis uz mūsu grēkiem, bet uz savas baznīcas ticību un stiprini visā kristīgo saimē savu mieru un vienību. Mēs tevi lūdzam, kas dzīvo un valdī mūžu mūžos. Amen. Lai Dieva miers ir ar jums vienmēr. Dieva miers lai ir ar tevi. Sveicini svēto garu pēc mājo mūsu tuvākajā. Un pēc vēlātos sēdot, sakūts, ka visas ārgumos dēļ. Lūk, Dieva jāslu, kas nes pasaules grēkus. Svētīgi ir tie, kurus Dievs aicina pie savu galda. Kungs, es neesmu cienīgs, ka tu nāktu pie manis, bet saki tikai vārdu, un man dvēseles kļūs. Ar ko divu ticību, lai pirmam Kristus svēto un Jēzu
Kungs, lai šī svētā komunija mūs stiprina un dara tev patīkamus mūsu gavēņa darbus, ka tie dziedinātu mūsu vajībās cauri Kristu mūsu Kungu. Amen! Pateicos ar visiem tiem 30 draudzes locekļiem, kurš šodien piedalījās Pelnu trešdienas dievkalpojumā un kuri uzskatīja to par vajadzīgu šo gavēņu uzsākt ar svēto misi, saņemot šo gandarīšanas redzamo zīmi. Īrijā, tad arī visu darba dienu, ja tas no rīta bija saņemts tas uz pieres apzīmētais ar pelniem slapjēju krustiņš, tad bija visu dienu. Un to zīmi jāiet arī visur, kur viņi bija, lai kā tādā veidā apliecināt arī savu piederību katoļu ticīgajiem. Un ka tu esi arī uzņemies šo lielā gavēņa krustiņu nesi. Katrs nesīsim šo krustiņu un arī lūgsim Dieva palīdzību katru vakaru šo krustiņu arī turpināt tālāk nes nākamajā dienā. Tad paldies arī tiem, kuri vakar atsaucās un bijāt ar mums kaut mazā saviņa uz aizgaviņa pankūku. Agrāk to saucam par balitāru, bet drīzāk par pankūku vakariņām. Bija arī luterāņu mācītājs Indus kopā ar mums un varējām arī kristīgi pabūt kopā šajā sadraudzībā. Paldies visiem, kuri atnesat arī savas pankūciņas vai kādus citus našķus. Un tad arī šodien ceru, ka pietika ar to, ko vakar bija paēduši uz vakariņām, vēl visai dienai. Tad gavēnī trešdienās, piekdienās un sestdienās ir arī krustaceļš, 5:00. Sestdienās ir draudzes krustaceļš, aicinu tajā arī, kuri darba nedēļas dienās strādājot, sestdienās ņem dalību draudzes krustaceļā 5:00 sestdienas vakarā. Un svētdienās bez 20. 11. ir rūktu asaru dziedājums, jau lūdzu uz to jau atnāk, tas 20 minūtītes iepriekš, vienoties Kristus ciešanu apcerē, un dziedam katru svētdienu attiecīgo daļu. Šī būs pirmā svētdiena, tad būs arī pirmā rūktu asaru daļa. Un lūdzu tad gavēnī, lai mēs atturamies no skarām izpriecām, mūzikām, trakajām vai kādiem tusiniem, lai tomēr atceramies par gavēņa klusumu, par gavēņa svētcinīgo raksturu. Jā, lūk, lai mēs to ievērotu, nepārkāptu arī gavēņa ne tikai neko tādu no garas nēdu, bet lai gavēņas būtu ievērots arī savā sirdī, savā vīsadē un gandarīšanas darbos. Tātad to visu es arī sveicu šajā lielā gavēņa sākumā un vēlreiz paldies par jūsu drosmi saņemt šo pelnu saviņu šķīsni uz galvā, lai tā jums palīdz arī atcerēties, kas mēs patiesībā esam. Tagad saņemsim kunga svētību. Jā, vēl lūdzu steidzam arī rakstījumus mūsu draudzes avīzītei, jo mums pēdējā mēneša svētdiena, tad lai uz to mēs varētu līdot, laipni gaidu līdz svētdienai jūsu rakstījumus, kuri sevišķi vēl nav nekad lūdzu rakstījuši. Esiet mīļi aicināti. Kungs ir ar jums un ar tavu garu. Galvenais uz svētību. Un Dieva žēlsirdības Tēvs, kas savu vienpiedzimušā dēla ciešanās jums dāvāja mīlestības piemēru, lai mums palīdz kalpot Dievam un cilvēkiem un iemantot viņa žēlastību. Amen. Lai viņš ļauj jums saņemt mūžīgās dzīves dāvanu no Kristus, kura nāve jūs izglāba no mūžīgās pazušanas. Amen. Lai viņš
palīdz sekot Kristum pazemības un upura cerā un kļūt par viņa augšām celšanās līdzdalībniekiem. Un lai svētī slavenājas Dievu